Izrunāsim Zirnavu un Gogoļa ielas krustojumu. Tas ir viens no retajiem ļoti šķībojiem krustojumiem centrā, kuri pats galvenais sekot līdzi trajektorijai, kā jūs izbraucat pareizi to krustojumu. Nekādā gadījumā nemēģināt izbraukt krustojumu nepareizi, kā to dara citas mašīnas, kas grib ātrāk vienkārši nokļūt savā kreisajā pagriezienā. Iebraukšanas trajektorija noteikti iet it kā jūs virzaties tālāk pa galveno ceļu. Vidus vienmēr ir tāda balta tur līnija. Tas ir speciāli domāts tam, lai jūsu trajektorija nemaisītu pretējām mašīnām mierīgi kustēties taisnā virzienā. Līdz ar to, iebraucot smuki līdz vidum, jūs nemaisot viņiem apstājaties pa viducīti, un kad pretējās mašīnas pabrauc garām, jūs taisat savu kreiso pagriezienu. Tātad nekādā gadījumā nebraucat kā citi, iebraucat līdz vidum, braucot it kā tālāk taisni pa savu trajektoriju, viducītī apstājaties palaižat un tad nogriežaties pa kreisi. Protams, ka tev var griezties it kā abās joslās pa kreisi, vai kreisajā vai labajā, bet kreisajā griezties ir diezgan bīstami no tā, ka aizmugurējās mašīnas te bieži reku pa to sarkano trajektoriju nogriež ceļu. Un griežoties šeit nost kreisajā virzienā, te var notikt avārijas situācija, ja jūs nepaskatīsieties, kas jums aizmugurē nogriež to ceļu. Tāpēc drošāk te ir mierīgi apstājoties viducītī vai neapstājoties, viss atkarīgs no pretējiem, ir nogriezties tieši tālākajā joslā un tālāk jau aizbraukt. Un neaizmirstat ļoti svarīgu lietu, tur tālāk ir gāja pārēji, ja jums ir zaļā gaisma, tad arī gājiem vēl var degt zaļā gaisma, tā kā skatieties uzmanīgi, palaist arī gājējs. Tātad šķībais krustojums ar gājēju pārēju. Tā, labi, pieteikta zīmēt. Tagad paskatīsimies, kā tas viss notiek kursanta acīm. Braucam!